Apsveic ar 3. vietu rallijā Kurzeme. Pēdējā ātrumposmā kopvērtējums sagriezās pilnīgi kājām gaisā. Vai gāji uz pilnu? Uz pilnu negājām, gluži atstājām, rezervi, lai nekļūdītos. Citi kļūdījās, mēs arī mazliet kļūdījāmies vienā no apakaļējušiem līkumiem un nesagriezās kā vajadzēja un mazliet pazaudējām laiku, bet rezultāts ir rezultāts un mēs esam trešie, mēs esam ļoti priecīgi, nedomājam par to, ka kāds mūs apdzina, ka mēs kādu apdzinām, bet mums ir plāns izdevies ar uzvi un mēs esam gatavi svinēt šovakar. Kas visvairāk ir palicis atmiņā no rallija ātrumposmiem tieši? Mums gāja diezgan interesanti. Protams, stroķēts tramplīns. Otrā reizē tur runājām, ka esot ļoti labi bildes. Pāris reizes, kad nokļūdījāmies, mazliet zāli uzvācām uz priekšējo bamperu. Bet, protams, vairāk atmiņā ir pirmās dienas noslēgums, kad mēs esam top 3 un tas jau vienas sapņos rādījās un tas ir piepildījies. Vispār šis rallijs Kurzemes es piepildījis bērnības sapni, es nobraucu ar top mašīnu, top 3-niekā un tas kārtībā. Vai varēja tomēr mēģināt braukt vēl ātrāk un izcīnīt tomēr to 2. vietu? Starpība ļoti, ļoti maz. Tas pēdējā ātrumposmā varējām būt arī 2, varējām būt gan 4. un, kā teikt, tik ātri pabraukt kā top braucēji, kā Lukaņuks. Mēs uz doto brīdi nemākam un nevaram vēl pabraukt, tāpēc ar savu pozīciju esam ļoti apmierināti un tāda arī ir mūsu ātrums apmēram. Lukaņuks ārpus konkurences, ja? Ļoti grūti viņu nodzīt, īpaši mēs redzējām, ka pēdējos ātrumposmos viņš brauc ļoti ātri un mums tik lielas ātruma rezerves nav paslēpts.